Šodien mācīsimies, kas ir Kulona likums, kā tas veidojās, kāda tā līdzība ar gravitāciju un kāda ir formula. Vispirms ikdienas piemērs. Mēs atrodamies uz zemeslodes un mēs zinām, ka mūs pievelk gravitācijas spēks, kuru apzīmē ar F burtu un norāda, ka tas ir vektoriāls lielums. Zeme ir daudz lielāka par citiem ķermeņiem, tāpēc mēs neizjūtam to, ka arī citi ķermeņi īstenībā mūs mazliet pievelk. Ja, piemēram, divi cilvēki atrodas blakus, tad starp viņiem arī darbojās šāds miedarbības spēks. Un diezgan līdzīgi ir arī Kulona likumā, vienīgi tur ne tikai šie ķermeņi grib savilkties, bet tie arī var arī atgrūsties. Piemēram, ja vakumā atrodas divi pozitīvi lādiņi, kurus mēs apzīmēsim ar burtu Q1 un ar burtu Q2, tad mēs zinām, ka vienāda zīme lādiņi atgrūžas. Un tas spēks, ar kādu viņi atgrūžas, mēs to parādām ar šādām vektorālām bultiņām. Un tātad šie lādiņi katrs uz savu pusi. Un tad, kad viņi nonāk tālāk viens no otra, piemēram, tas attālums ir jau acīm redzami lielāks, tad šis spēks ir kļuvis, ar kuru tie atgrūžas, mazāks. Un līdz ar to bultiņu mēs zīmēsim īsāku. Un tātad mēs konstatējam, ka spēks, ar kuru šie lādiņi miedarbojas, ir atkarīgs arī no attāluma. Un pieaugot attālumam, spēks ļoti strauji samazinās. Un to visu var uzrakstīt arī tādā kopsakarīgā formulā. Un kā tad šīs kopsakarības izskatās formulu veidā? Un turpināsim salīdzināt Kulona jeb elektrostatiskās miedarbības spēku ar gravitācijas spēku. Un gravitācijas spēka formula, ja mēs atausinām atmiņā no 10. klases, tad F bija vienāds lielo G, un lielais G bija spēks, ja mēs iedomājamies 1 kg cukuru paku un vēl 1 kg cukuru paku, kas atrodas tieši 1 metra attālumā viena no otras, tad šis G ir spēks, ar kuru šīs cukuru pakas miedarbojās. Un tā kā es šeit jau ierakstīju kilogrami, tātad tā ir masa, un šis gravitācijas spēks arī ir proporcionāls masām. Jo masas būs lielākas, jo spēks arī būs lielāks, ar kuru miedarbosies šie ķermeņi. Bet jo tālāk tie atradīsies, jo šī miedarbība būs mazāka, tāpēc gravitācijas spēks ir apgriezt proporcionāls atomu kvadrātam. Tas būtu par gravitāciju, bet ja mēs pievēršamies Kulona likumam, tad tur ir visai līdzīgi. Pirmkārt jau ir tāds koeficients K, un ko tas nozīmē? Ja mums ir divas lodes, teiksim, viena lode un 1 metra attālumā atrodas otra lode, tātad attālums starp viņām ir 1 metrs. Un abas šīs lodes ir uzlādētas ar 1 kulonu lielu lādiņu. Tad iegūstam koeficientu K. Bet 1 kulons ir ļoti liels lādiņš, tāpēc ka vienam elektronam piemīt aptuveni 1,6 × 10⁻19 kulons liels lādiņš, tātad ļoti mazs. Un ļoti mazs vienam elektronam, bet, lai uzlādētu šādu metālu lodi līdz vienam veselam kulonam, tad mums ir jāizmanto apmēram 10⁻19 elektronu, kas būtu ļoti liels skaitlis, un tā būtu ļoti spēcīga elektrostatiskā miedarbība. Jūs redzat, ka es uzrakstīju arī šeit lādiņus, un gluži kā gravitācijas spēkā masas, tā Kulona likumā lādiņi nosaka, cik liels būs šis miedarbības spēks. Un arī tāpat kā gravitācijas spēkā šis spēks samazinās
palielinoties attālumam, ja viņš ir apgriezts proporcionāls attāluma kvadrātam. Ja mēs skatāmies apzīmējumus un mērvienībās, tad spēku apzīmē ar F un mēra ņūtonos, tad šo koeficientu K mēs apzīmējam, protams, ar K, viegli atcerēties, bet mērvienība gan ir mazliet sarežģītāka. Tie būs n reiz m kvadrātā dalīts ar c lielais kvadrātā. Lādiņi Q1 un Q2 apzīmēsies vienādi un mērīs tos kulonos. Un visbeidzot attālumu R mēs mērīsim tātad pamatmērienībās metros. Nu, tāds ir šis kulona likums.